Mums ir mīti par garīgumu, ka tas ir tiešām cilvēks, kas sēž žalā un tā tālāk, bet es vienkārši pateikšu vēl dažus piemērus. To pašu Konfūciju, kurš bija valsts vīrs, kurš sākā ierēdnis, kurš pēc tam bija jurisprudences ministrs 3 gados tiešām, kā vēstures liecības anāls rāda, ir diezgan daudz, ko tur skaistu izdarījis un pirmām kārtām, piemēram, konstatējis to, ka bez ētikas nevar pastāvēt politika. Vedina izturēties nopietni gan pret pašu garīgumu, gan pret garīgām pieredzēm. Nevis noraidīt tās a priori tikai tāpēc, ka zinātne netiek ar tām galā. Maz ar ko zinātne netiek galā, ar ļoti daudz ko netiek galā. Labdiena, lai kur jūs arī nebūtu, mazās epifānijas Ventas ielas kopā ar Zvargusu. Mēs šī epizodē gribam parunāt par garīgajām pieredzēm, par garīgo pieredžu dažādību, un tas savā ziņā ir ārkārtīgi skaisti. Ventas, es tev gribu pateikt paldies, ka tu piedāvāji šo tēmu. Tas ir milzīgs jaukums, jo mēs esam no vienas puses sekulāra sabiedrība. Mēs atdalījāmies no baznīcas pirms vairāk kā 100 gadiem, un ir ārkārtīgi daudz skaistumu, kas ir bijuši. Taču tajā pašā laikā man liekas, es nezinu, kā tev viens šķiet, ka mēs bišķiņ to garīgumu kā tādu, kas ir ārkārtīgi svarīgs elements, esam kopā ar to bērnu no vannas izlējuši ārā kopā ar ūdeni. Ka mums ir kaut kur tas garīguma jēdziens pazudis, un man liekas, ka mums tas balans kaut kā maķinīt ir jāatrod starp to intelektu un starp to garu vai to kaut kādu augstāku apzināšanos. Es teiktu pat pavisam radikāli. Es teiktu, ka garīgums ir veselīgas psihiskas funkcionēšanas režīms. Tas ir bet te jāpapildina, ka man liekas, mēs esam tai traģiskajā situācijā, kur vārds garīgums mūsdienās pat neizsaka gandrīz neko, tāpēc, ka tu nevar nodefinēt, kas tas garīgums priekš tevis ir, ko tas vispār sevi ietver. Ja? Tad cilvēki arī nesaprot, kā var izdarīt tādus apgalvojumus. Un tāpēc es tev uz īsu brīdi to grāmatu pazibināšu. Ja? Tā ir grāmata, par ko mēs runājam. Tas ir Deivids Jēdens un Andrew Newbergs. Tikko kā zvaigzne iznākusi garīgās pieredzes daudzveidība 21. gadsimta pētījuma perspektīvas. Te viņi, protams, es jau laikam eju tās grāmatas nelielā tādā apskatā, tu vari droši... Es iestarpināšos Venta laikam, ka es nedošu vienu konkrētu grāmatu. Man ļoti patīk Venta grāmatas, tad citu tiešām man grāmata pozitīvi ļoti pārsteidz, es biju skeptisks, es esmu ļoti skeptisks par visām garīgajām tēmām, lai tas dīvā nebūtu. Un varbūt man kripatīņi ir savukārt tāda grāmata par to, ka The Awakened Brain, kur arī ir ļoti skaists tieši tās tēzes attaisnojums, ko tu Venta teici par to, ka veselīgam cilvēkam pēc būtības garīgums vai meklēt dziļāk sevi izprast un skatīties kaut kādi augstākie spēki vai vienalga, kā mēs to nosauksim, metafiziskie jēdzieni, kādas mēs tur tiešām noformēsim tagad, ka viņi ir tiešām veids, kā vispār mēs varam normāli funkcionēt. Jā, Venta. Te redzi, kāpēc es šo grāmatu izceļu citu vidū. Protams, nav tādas vienas grāmatas par garīgumu, tas būtu muļķīgi kaut ko tādu apgalvot, bet šīs te ir mēģinājums aptvert garīgās pieredzes daudzveidību, un tad, ja mēs paskatāmies īsumā saturā, kas tad te ir, te mēs runājam par garīgās pieredzes tipiem, un tad ir tie tipi tādi kā numinozās pieredzes, jeb sastapšanās ar dievišķo. Atklāsmes pieredzes, balses, vīzijas un epifānijas. Tas ir epifānija tādā nozīmē, ka epifānijas tas sākotnējais, mēs viņu lietojam mazās epifānijas, ja? Bet tas sākotnējais jēga bija tāda, ka man pēkšņi kādā vērojumā ņem un atklājas esamības patiesā būtība, un tā ir tāda ļoti īpatnēja lieta, tāda patiesības atklāsme, bet viņa arī tā transcendenta ir būtībā, tāda ar pretenziju uz to. Tad ir sinhronitātes pieredzes, par šo zīmīgo sakritību pieredzes, mistiskās pieredzes, estētiskās pieredzes. Redzi, te pie garīgām pieredzēm tiek pielikta skaistuma pieredze. Skaistuma un harmonijas pieredze, kas arī var būt iekļaujama garīgās pieredzes klāstā. Jo te viņi runā par tā saukto cildenojumu, sublime, to, ko parasti saka. Un mēs parasti nekad par mākslu runājot nedomājam, ka tā ir kaut kāda stipri garīga, jeb transcendenta pieredze, bet kaut kādā nozīmē jau tieši tas mirklis, kad skaistumu visaugstāko nozīmi mēs uztaram, tad mēs uztaram kaut kādu mistisku mieru,
kas ir garīgs stāvoklis. Nu, tātad tur ir tā pacelšanās virs ikdienišķā. Nu, redzi. Un pabeidzot to satura apskatu, ir arī paranormālās pieredzes šeit apskatītas. Kāpēc tas ir tik interesanti? Tāpēc, ka katra no šīm pieredzēm tiek izlaista caur zinātnisko pētījumu sietu un pajautāts tiek, ja mēs uztveram nopietni visu to, kas tas ir, tad kādus secinājumus mēs varam izdarīt. Un man par lielu prieku šeit ir atradusies vieta arī Kārla Gustava Junga psiholoģijai un viņa psihiskas teorijai un cilvēku koncepcijai, jo Jungs arī ir tas, kurš uzskata, ka, lai psihe veselīgi funkcionētu, tā ir nepieciešams garīgums. Tādā nozīmē, kas mums sanāk. Mums sanāk tā, ka tad, kad mēs runājam par šaurā nozīmē psiholoģiju, kas neietvers arī garīgumu, mēs varam runāt par mentālo veselību, prāta veselību, apziņas veselību. Tad, kad mēs runājam par garīgo veselību, tad tur tai garīgai pieredzē jau būtu jābūt iekšā. Un tāpēc man, patīk vārds garīgā veselība višķi labāk nekā mentālā veselība vai psihiskā veselība, jo tā psihiskā veselība bieži vien mūs aizved līdz psiholoģijas, psihiatrijas plauktam, bet projām no šī garīguma. Un vēl kas svarīgi, te ir iekšā arī psihedēliskās pieredzes, respektīvi dažādu vielu izmantošana un to tad kvalifikācija garīguma formā. Un saistībā ar to, te ir tāds asprātīgs teiciens, ja, ka tā es ātrumā atradīšu. Ka no vienas puses garīgās pieredzes ir saistītas ar kaut kādu anomālu situāciju, bet no otras puses garīgās pieredzes, ja tās atbilstoši tiek integrētas, saņemot terapeitisku atbalstu, veicina izaugsmu un labvēlīgi ietekmē individu. Un tad te ir atslēgas vārds integrācija, jo tas mūsu garīgumu liek uzdot par mūsu garīgumu galveno jautājumu. Vai tad, kad apziņa saskarās ar šo transcendējošo, proti pārapzināto, pāri apziņai eksistējošo materiālu, mums gadījumā mēs nevaram teikt, ka mums ir vajadzīgs un zināms tagad darbs jāizdara, proti, ka tā pieredze viena pati neliek mums vēl, nedod mums to rezultātu, ka ir vajadzīga arī integrācija un ka garīgums patiesībā ir ne tikai pieredžu gūšana, bet šīs pieredzes integrācija, un tāpēc arī nepietiek varbūt ar vienkāršu tādu garīgu dzīvi, bet ir visu laiku vajadzīgs uzdot jautājumu, kas ir tas, ko es pieredzu, ko tas simboliski nozīmē, kā tas maina manu apziņu. Ja, jo šīs grāmatas beigās paši autori secina, ka tad, kad mēs ar to nodarbojamies, ar šo te jautājumu, tad tas maina arī mūsu uzskats par apziņu. Ko tad nozīmē apziņa? Apziņa viņiem nozīmē to, ka viņi te daudz raksta, tur tie apziņas citādi, bet mainās uzskats par to, kas ir apziņas daba, un šī apziņas daba kļūst plašāka. Mēs sākam ietvert apziņā arī, ne tikai tādas, tāda tīra empīriska lieta, ja, bet ka teiksim, mēs nonākam pie secinājuma, ka prāts ir identisks arī lietām, ka prāts ir kaut kāda nefiziska substance, ka prāts pastāv kaut kur tādā augstākā formā. Proti, mēs sākam domāt arī par to, vai var eksistēt prāts ārpus cilvēka un ārpus fiziskā ķermeņa. Tāds prāts, ja, ko mēs varētu saukt par vai nu kaut ko dievišķi, vai nu kaut kādiem nosacīti tur eņģeļiem vai citām garīgām substancēm. Un tas atkal paver interesantu refleksijas formu par to, vai mēs esam vientuļi šajā te apziņas piederības jautājumā. Un tad, protams, ir tās teorijas arī, kas uzskata, ka cilvēka smadzenes ir radio uztvērējs un kā apziņa ir raidījums, ko smadzenes uztver. Ka nevis smadzenēm piemīt apziņa, kā teiktu kaut kādi fizikālisti, bet gan smadzenes ir sveigas uztvert apziņu, smadzenēs dzimst apziņa. Respektīvi, šī grāmata piedāvā mums
ļoti daudz pētniecisku tematu, kurus apskatīt. Es te mēģinu tā pārskrienot cauri tam visam iziet, bet galvenais, ko te tomēr mēs varētu uzsvērt, ka cilvēkam ir svarīgi atvērties šai neparastajai pozīcijai, ko sauc par garīgumu, un ka garīgums ietver sevī daudz un dažāda rakstura pieredzes, kuras tad visas ir uzskaitītas un visas viņas ir tā kā apskatītas caur zinātnisko pētījumu prizmu, proti mēģinot maksimāli skaidri pateikt to, ko saka zinātne, un tomēr no sevis piebilstot, kā viņi te paši saka, ka gandrīz neko nav iespējams izskaidrot pilnībā. Kā pārliecinājāmies, garīgās pieredzes pārklājās ar uzskatiem par dieva eksistences, supernaturālismu un apziņas dabu. Un neskatoties uz neticamajiem panākumiem fiziskās pasaules izskaidrošanā, zinātnē iespējams nekad neizdosies pilnībā atrisināt ar garīgo pieredzi saistītās metafiziskās un epistēmiskās problēmas. Un man šis ļoti patīk, ka viņi tomēr saka, ka zinātne ir spējīgi noiet tikai daļu ceļa, un ka tā otra daļa ceļa ir pašā cilvēkā, un ir cilvēki, kas šos ceļus ir staigājuši, un tātad var kalpot citiem par pavadoņiem, palīdzot integrēt tās garīgās pieredzes. Un jā, tādu pozīciju pārstāv es, tie, kas mūs klausās, var droši tam visam nepiekrist un oponēt, man arī interesētu, jo redzēt šī grāmata tomēr vedina izturēties nopietni gan pret pašu garīgumu, gan pret garīgām pieredzēm, nevis noraidīt tās a priori tikai tāpēc, ka zinātne netiek ar tām galā. Maz ar ko zinātne netiek galā, ar ļoti daudz ko netiek galā. Jā, šis ir atkal viens no tiem brīžiem, es nezinu, kā tie, kas redzēja manu seju, kā es klausījos Ventu, ka man ir apmēram kaut kāds 25 spektri jautājumu asociācijas, kas te parādās šī visā. Un es varbūt paiešu no tās puses, ar ko tu beidzi par to zinātni, maz ko ar zinātni netiek galā. Es paiešu laikam ar to aspektu par to, ka mēs kā sabiedrība kaut kādā veidā esam neapzināti varbūt nobijušies no tā, ka mēs esam salikuši, es nezinu, garīgumu ar reliģiozitāti kopā, ar dogmatismu kopā, un mēs kaut kā neapzināti slēdzam selektīvi to ārā. Viens no spilgtiem piemēriem ir tas, ka es pieļauju, ka tu jau zini, tu, kad esi psiholoģijas maģistrs, apsveicam, Ventu Sīli, kolosāli, lieliski. Vismaz kāds no mums diviem mācās, tas ir vienkārši lieliski. Tu zini, ja tad gadu pirms nāves Maslovs papildināja savu piramīdu, vajadzību piramīdu ar pēdējo līmeni. Tu droši vien, ka zini loģiski, vai ne? Tad tas ir... Jā, viņš tur runāja par paštranscendences vajadzību. Vajadzību sevi pāriet, iziet no sevis ārā. Ja tad no paša aktualizācijas viņš saprata, ka tur pastāv kaut kas vēl lielāks, no individuālā viņš pastāv kaut kas ir ārpus sevis no tālāk. Un te ir tie divi paradoksi. Tad šis cilvēks, Maslovs, burtiski mūža beigās, tas ir gadu pirms savas nāves šo kaut kā apjauta, taču civilizācija un ļoti daudz psihologu, kur es redzu, tas vienkārši ir kaut kādā veidā izņemts ārā, un viņš vienkārši ir selektīvi izņemts. Mēs esam to nobloķējuši no savas apziņas. Un ļoti daudz līdz ar to mums aizgājas tas, ka mēs jebkādu konspirācijas teoriju noraksim, jebkādu lietu, ko nesaprotam, sauksim par sektu un tā tālāk un projām. Bet garīgums ir tiešām vienkārši tāda fundamentāla esence un kur, man liekas, ka iespējams, ka 14. gadsimta latvieši kaut kādā brīdī kopā ar pirts rituāliem ir taisījuši kaut kādas garīgās prakses un tā tālāk un projām un visā apsties Āzija un tā tālāk, jā, kas ir hinduismu un vērsti un tā tālāk. Zini, kā, es gribētu paiet no ļoti neparasta punkta, no skepses viedokļa par to, ka, lai tie cilvēki, kas varbūt uz garīgumu joprojām skatās augstprātīgi, varbūt saprastu, ka, piemēram, es arī esmu ļoti skeptisks, lai cik tas dīvaini nebūtu, es esmu 20 gadus, man vēsture ir tāda, ka es esmu 20 gadus, kopš 27 gadu vecuma, jau ilgāk, es esmu bijis saistīts ar garīgajām praksēm, kas sākās ar jogu, kas turpinājās ar kaut kādām izpētēm, kas ir man ir visādi dažādi līkuloči, arī to starpā mans vārds ir nācis no tā visa. Un tajā visā, ko es gribu pateikt, es esmu redzējis ārkārtīgi daudz falša, ļoti daudz spekulatīvā, un tieši tāpēc šī ir ārkārtīgi, kā lai tu pasaka, gan svarīga joma, kurā mums ir, man liekas, tiešām pēc, ka mēs ar Ventu ar tevi par to runājam, tā pašā laikā arī ļoti labi un svarīgi apzināties to, ka tur ir ārkārtīgi viegli uzkāpt uz pašapmāniem, uz tādiem smagiem pašapmāniem, jo tur ir tik ārkārtīgi daudz tādu skaistu mārketinga tēžu par to, ka
un pasaules sadosies rokā un tev palīdzēs, un tur ir, man tāds triviāli, ļoti skaisti, jauki Koelju teksti, vai, ak Dievs, Kostaņiedu, kaut kādā brīdī cilvēki lasīja, un tad bija Lobsangs Rampa, kas vispār ir izcils piemērs, ir Lobsangs Rampa, kurš skatījās tibetietis, izrādījās, tas bija Anglijā dzīvojošs čalis, kurš sāka rakstīt par Tibetu un par čakrām, izrādās, tas vienkārši Anglijā dzīvojošs čalis, kas sāka rakstīt grāmatas par čakrām, un tā tālāk, projām. Ir ļoti daudz spekulāciju, un kā man Indijā viens vīrs teica, tas, ko tu redz apkārt, pārsvarā ir gadīgais bizness. Un tad es vienkārši visiem cilvēkiem gribu pateikt šīs divas lietas, tad, manuprāt, ir, un kur tā grāmata ir ļoti skaista, tajā ziņā, ka garīgums pēc būtības sākās vien tad, kad tu sāc to praktizēt, to, ko tev vārds integrēt, ja, kad tu sāc pielietot kaut ko, lai pēc būtības izkāptu ārā no savu egoismu. Tādā ziņā, ka mūsu pirms garīguma stadija ir šis, kā es to saprotu, atkal lūdzu iebilstiet un komentējiet un Ventrī saka savus redzējumus, tad es esmu redzējis daudz falšumu, gan sevi, es joprojām tos falšumus joprojām atrodu, es joprojām atrodu sevīs naivismus un ilūzijas, augstprātības visu laiku, ar to tev visu dzīvi būs jāstrādā, visu dzīvi. Tas tā kā šis garīgums nebeidzās, nevar vienā brīdī pateikt, ka es tagad atrisinājos esmu tā tālāk projām. Tad mums ir pirms garīguma posms, kā es to saprotu, kad, un tajā daudz cilvēku iekrīt, kad viņi vienkārši lasa grāmatas, viņi iet uz lekcijām, un tad viņi ir tur, un tur viņi šur, un vēl kaut kur. Un man viens piemērs, ko tu droši vien arī varbūt zināsi, ka, tas, lai paliek starp mums ar Ventu, bet mēs pirms tam aizkadrā runājam par cilvēku, kur ar visādiem grādiem, ar izciliem grādiem, ar milzīgiem statusiem, un to, ko cilvēki no malas redz, ka cilvēks nav ticis galā ar elementāru egoismu, ar pasīvo agresiju, ka viņš, lai arī cilvēks runātu no augstām tribīnēm, šis cilvēks joprojām nav sevi varējis sakārtot, viņš par to, ko stāsta citiem, viņš to nepraktizē. Tad man ir vēl viens piemērs, man bija ļoti tāds skumbs piemērs par vienu paziņu, kura cieta no sava dzīves biedra, kuram arī bija 25 grādi, atvainojos, daudz zinātniskie grādi, un tā tālāk. Viņam ir ģimene traumēta un tā tālāk projām, tāpēc, ka cilvēks atkal neintegrē to sevi. Viņš vienkārši krāja zināšanas, bet to nepielieto dzīvē. Un tad es tā ļoti īsumā, tad, kad mēs pielietojam dzīvē, man ir šie 3 posmi, un šie visi 3 posmi ir ārkārtīgi vajadzīgi, jo lielā mērā tas, ko es to saprotu, visa dzīve ir garīgā pieredze, arī tad, kad tu slīksti alkoholismā, kaut kad tu sasniegsi dibenu un nāks no tārā, kad tu ej tur vai šur, jebkurā gadījumā viss, ko mēs darām, mēs akumulējam kaut kādu pieredzi, no kuras mēs sapratīsim, pietiek darīt pāri sev vai pāri citiem. Un tie 3 posmi. Pirmais ir dzīvot tirgus laukumā, bet es atmodinu sevī šo kaut kādu daļējo altruismu no ego, es sāku iet uz eko, un es sāku domāt, kā palīdzēt ģimenei, kā sāku palīdzēt citiem, kā sāku palīdzēt valstī vienalga, bet es esmu ar kājām ģimenē, darbā, sociumā, un es lūkoju palīdzēt kaut vai praktiskās lietās. Tas ir tādas mazās praktiskās lietas, bet es principā kāpju no savu ego ārā. Otrais līmenis ir tas, ka es mēģinu jau izprast dziļāk, kā darbojas kaut kādi garīgie koncepti, un šajos garīgos konceptos pēc būtības ir tas, un tagad palaboši ir interesanta sadaļa. Es tā kā mēģinu šī sākt balansēties, nākt atpakaļ, nosacīties tā augstprātīgi var teikt, par to, ka es mācos garīgos izpratnes integrēt vidē, kurā nosacīti, liekas, tam nav nekāda sakara ar to. Ja es šobrīd runāju ar kādu ministriju, piemēram, tad kāds tam sakars ir ar garīgumu. Bet šajā gadījumā mans jautājums par to, vai mēs varam ar mācībspēju palīdzēt bērniem, vai mēs varam palīdzēt skolotājiem, tas ir mans stāsts par to, ka tas ir mans kalpošanas veids, un es nebaidos no tā vārda kalpot, es vienkārši mēģinu palīdzēt. Racionāli, labestīgi, ar izpratni, es mēģinu dzīvot pēc tā kaut kāda kodu un vērtībām, ik pa laikam izgāžos, nošauju greizi, bet es mēģinu to sapratni, kas man par šiem 15 gadiem, kad es biju izgājis no sociāla vairāk un mazāk, kad es biju tajā garīgā praksē, es mēģinu viņu realizēt dzīvē. Tas ir ritīgi piņķirīgi, tāpēc, ka tev, kā lai te pasaka, centies domāt par kopumu, nemeklēt īsākos veidus, kā vienkārši dabūt naudu vai dabūt slavu, vēl kaut ko. Tā kā tu mēģini šīs debesis ar zemi savienot. Un ir tas augstākais posms nosacīti, es neteiktu augstākais, atvainojies kļūda, šeit nebūs tādas, man liekas, ka dimensijas, ka augstāk un apakšāk, lai cik tas dīva nebūtu. Ir posms, ka tu tiešām atsakies no materiālā, cik vien iespējams, tu būtiski tā kā, es nezinu, esi tādā liesā režīmā ar liesu zupu dzīvojot, un tu nirst iekšā pēc būtības sava es apzināšanā, kā viņš ir saistīts ar visu pārējo. Pēc būtības man, un Venta, pasties, kā tevi sajūtu, viss tas arī, man liekas, bišķiņi izskanēja no šiem piemēriem no tavas grāmatas, ko tu teici, ka laba skaista analoģija ir tādi 2 lielie jēdzieni. Viens ir advaita, ka viss ir viens,
vai mūsu burvīgiem, skaistiem ziedonim es skaitīju līdz bezgalībai, neskaitīju līdz vienam, ka viss ir viens, vai tagad labi, ka mums ir jautājums, ka es kā būtne esmu sastāvdaļa no visa, kas raksturojas ar jogas vārdu, no sanskrita tulkojumā vienotība. Tad es praktizēju kaut kādu fizisku praksi, bet es principā jautājums, vai es varu savienoties vispār ar apkārtējo lauku, kur es esmu, un atkal šiem laukiem es nerunāšu par tādiem vai šitādiem laukiem un frekvencēm, bet ir runa par pašu principu, ka es saprotu savu vienotību ar visumu, un es saprotu, ka nav nekā cita pēc būtības kā mana esamība šajā laukā, kur es esmu, vai es kalpoju ciltī, vai es kalpoju šeit civilizācijā, vai vēl kaut kam, bet es mācos praktizēt šo sapratni par to, ka es esmu vienots ar visiem pāriem, un mana rīcība ietekmē citus. Mans viens tauriņa vēziens ietekmē cilvēku otrā pasaules pusē. Tā ir milzīga atbildības uzņemšanās, tā ir milzīga no vienas puses nasta, no otras puses tā ir pēc būtības tu apzinies, kas tu tāds esi, un tu kļūsti noscīt par dievišķo bērnu, ja, kas mums arī Jungam ir pareizi, ja tad tu kļūst par dievišķo bērnu, no kuru tu vari sākt ceļu pie sevis kā pie saimnieka, pie savas dzīves saimnieka, kur tur esi noscīt tāds kosmoloģijas centrs, uz kā bāzējās tava dzīve. Es veidoju realitāti sev riņķī, un es, tā kā gluži kā saule, viņi vienkārši visu laiku spīd un dod gaismu zemē. Visas dzīvās radības, un vienkārši pēc būtības saule mums kalpo, viņi vienkārši dod enerģiju, ka mēs kļūstam par cilvēkiem, par būtnēm, kas saprot savu vienotību ar visiem. Un tam visam, ko es tagad vāvuļoju pirms tam, lai man piedodas par šo poruku apdzīvējumu vāvuļot, kad mēs runājam par garīgām tēmām, ir elements, ka man nāk līdz sajūta. Jo mana dīvainākā lieta pasaulē bija tas, es atceros, es sēdēju kaut kur pie Indijas okeāna. Tad es neesmu Dalailamas liels tāds lasītājs, un tālāk man gadījās Dalailamas grāmatiņu priekšā. Un es lasu Dalailamas grāmatiņu, un es izlasu viņa 3 laimes līmeņu. Apzīmējumi. Pirmā laime egoistiskā, es gribu sev visu laiku, es nevaru piesātināties. Otrā, es sāku dot jau tuvākiem cilvēkiem, man laime paliek noturīgāka un ilgāka. Un trešais līmenis, ka es saprotu vienotību ar visu, un es sāku palīdzēt visiem, un tā ir ļoti ilga noturīga laime, tā ir tava dabiskā dzīvā laime. Un es sēžu pie tā Indijas okeāna, es to lasu, un es pēkšņi saprotu, ka jā, tas ir loģiski, un tad man nākamais jautājums, kā man tā sāk dzīvot, un trešais, es saprotu, ka man tā sevi ir ļoti, ļoti vājiņa. Viņi dzikāt smadzenēs kaut kas tur saslēdzās, bet tā kā latviski es runāju apsties, cik tur gadus jau, man latviski ir smadzenēs enties savienojumi, tas ir spēcīgs tāds puzurs, vai ne, kas ir izveidojies. Bet būtībā ir jautājums, kā es varu šo piepildīt ar to, ka es dzīvoju, tā es izdaru izvēles, es dzīvoju ar to, ka es palīdzu, un man pagāja apmēram no tā brīža, kad es izlasīju šo grāmatiņu, es nezinu, cik man bija gadi tajā brīdī, es domāju, kaut kāds 31, es domāju, man pagāja apmēram 10 gadi, kad es sapratu, jā, es tā esmu puslīdz sācis dzīvot. Bet vēlreiz atgriežoties pie sākuma, mīļie draugi, te ir ļoti daudz falšuma. Šeit ir ļoti ātri var iekrist augstprātībā. Garīgums ir piepildīts ar augstprātīgiem cilvēkiem, kas ir sākuši padomāt, ka viņi tagad ir stāv augstāk, viņi saprot vairāk, un tu tagad esi tajā savā zaņķī, un tu esi savos dubļos, es esmu lotos, vai ne, kaut kas tam līdzīgs. Un tā ir ļoti piņķerīga pasaule, bet tā ir tiešām, kā Ventu ļoti, ļoti skaistu akcentu izvilkt no grāmatas. Tā ir cilvēka esamības būtība. Tas ir veids, kā būt. Mums ir jāsaprot par savu esamību kopā ar kaut ko lielāku par mums pašiem, un pie tā visa jāsaglabā saikne ar zemi, debesīm starp zemi, un mēs esam kā ozoli, kas sniedzās debesīs, un mums saknes iet zemē. Nu jā, mēs esam tāda īpatnēja visuma daļa. Vispār, ja mēs tā sākam domāt par cilvēka kaut kādu funkciju, tad es sev pieķēru pie tā, ka visumā ir daudz un dažādas daļas. Ir akmeņi, ir koki, ir dzīvnieki, ir planētas, tur ir zvaigznāji, tur vai ne, mērogi un nezinu, kas vēl. Bet cilvēks ir apveltīts ar šādu iespēju reflektēt pašam par sevi. Tātad cilvēks ir kaut kādā nozīmē visuma apzinātā daļa. Tas ir tā daļa, kas uz sevi skatās ar tādu jautājumu, kas es tāds esmu un kāpēc. Kad viņš sāk reflektēt, jā. Jo visums īstenībā, ja tā padomā, tad tur šādas refleksijas nemaz īsti nav visām parādībām. Parādības notiek, ir notiekošais, ir tāda esošais, bet kas šim esošajam piešķir to pieredzes, jo ko tad nozīmē pašrefleksija? Patiesībā tas ir
ka es pieredzu un man saglabājas liecība par šo pieredzi. Man ir atmiņa un fantāzija un domāšanas aprāts, kas palīdz šo liecību kaut kā pēc tam ar to kaut ko darīt. Tātad es ne tikai dzīvoju, bet es arī uzkrāju pieredzi atmiņā un izdaru kaut kādus secinājumus un izdaru vērtējumus un tādā nozīmē īstenoju, nezinu, kaut kā tādu miedarbību ar pasauli. Citiem vārdiem sakot, var tā ļoti plaši sakot teikt, ka cilvēka dzīves uzdevums ir būt par acīm, ausīm un sirdsapziņu. To teica nevis es, to teica Kurts Vonneguts, kad viņam tur vienā romānā, nu jau vairs neatceros kurā, bet tas bija tajā, kur bija 3 grāmatas izdotas kopā. Ka tas, man liekas... Lovkova numur 5? Nē, man liekas, tur bija, kur bija tas fantāzijas romāna autors Kilgors Trauts. Kilgors Trauts, jā. Un tad viņš bija nokļuvis publiskajā toaletē un tur bija kāds bija uz sienas uzrakstījis šo te jautājumu, ka aptuveni kāda ir tavs dzīves jēga, un tad viņš uzrakstīja blakus atbildi būt par visumu acīm, ausīm un sirdsapziņu. Respektīvi, būt par apzinātu būtni. Ja? Es citēju pēc atmiņas Vonnegut fani noteikti atradīs šo vietu un pateiks, ka es 5 reizes kļūdījos un ka tas nebija Kilgors Trauts, bet Rabo Karabekjans. Es tiešām šo te vienkārši no atmiņas izraudu. Es arī neatceros precīzi, jā. Bet skaistums tajā visā ir tas, ka cilvēks ir šī te būtne, kas nosītā, redzi, tur vēl ir, mēs varam pieslēgt citu grāmatu, kas ir Augustīna atzīšanās. Ja tu zini, kas tas ir par tekstu? Nezinu, es mazgāk, man liekas, jā. Svētais Augustīns, ja nemaldos no Hiponas, viņš bija, un viņš sarakstīja to, ko latīniski sauc confessionis, jeb atzīšanās. Manas atzīšanās. Tur tas ir ļoti jāstra grāmata, kas it kā šķiet adresēta Dievam, kur viņš sarunājas ar Dievu domās. Un tur viņš atzīstās gan savos grēkos, gan visur citur, un visu laiku ar Dievu atrodas tādā dialogā. Un es pie sevis domāju, beigi interesanti, ka grāmatas lasītājs, primārais adresāts grāmatai ir nevis citi lasītāji, citi cilvēki, bet tieši tas dievišķais, ka viņš sarunājās ar viņu, un viņa tā Dieva priekšā kaut ko skaistu tur mēģina pateikt. Un šī, tāpēc varbūt šī grāmata ir saglabājusi to savu ietekmi caur gadsimtiem, jo tas ir šīs te cilvēciskās apziņas augstākais produkts, tā saruna ar virsapziņu, transcendento, par savu dabu, par pasaules jēgu, par savas rīcības kaut kādiem rezultātiem. To mēdz saukt gan par filozofijas, gan par teoloģijas klasiku. Es te neņemšos spriest, kā to pareizi klasificēt, bet kaut kas tāds. Un tajā iedomājies, kas tas ir par teiksim tā, autora azarts. Es rakstu, un man pār plecu skatās Dievs un lasa, ko es te rakstu. Un es zinu, ka viņš lasa, tāpēc, ka es tam ticu, respektīvi. Es ticu tam, ka tas ir tiešām dialogs, tas nav mans monologs, un iespējams, ka tad, kad es rakstu, viņš man iedvesmo rakstīt kaut kādas arī varbūt atbildes. Ja? Un es sarunājoties pats ar sevi, vienalga sarunājos ar Dievu. Un, skaisti. Respektīvi, ir ko palasīt. Jā, starp citu, man liekas, ka šis ir labs tāds atgādinājums. Mēs esam Eiropeisku kultūru, mēģinām tajā būt, ka te ir daudz aizmetņi, kurā mēs droši varam teikt, arī kur viss renesanses laikmets, ja, ka tur ir arī aizmetņi tam, ka mēs varam teikt, ka mums ir saknes un mēs varam to garīgumu kā tādu vienkārši celt saulītē atkal, vai ne? Kā tādu, kā ļoti svarīgi elements. Starp citu, tie 2 punkti, kas man nāk prātā, ir viens, ja gadījumā arī par to garīgumu, ir viena tā dīvaina lieta par to refleksijas elementu, kur man sagāja kopā viena no maniem tādiem cilvēkiem, ko es ik pa laikam abrīnoju ar viņu neprasto dzīves gājumu Konfūcijas. Un Konfūcijam tiešām ļoti neprasta dzīve ar to, kādā laikmetā viņš Ķīnā dzīvoja un ar to, ka tā visa trimda un ka viņš bija izcils kā juridiskais ministrs, jurisprudences ministrs, ja? Un ka viņam 3 galvenās prasmes, ko viņš definē, kas dzīvē cilvēkam vajadzīgi, viena no tām 3 ir refleksija. Un arī šodien man bija mācības vienā pašvaldībā, mēs strādājamies mācībspēju strādā ar skolu vadītājiem un tā tālāk, un tur bija stāsts par refleksiju kā funkciju, kas ir ļoti praktiska lieta, kas ir vajadzīga uzņēmuma vadītājiem, kas ir vajadzīga vecākiem, kas ir vajadzīga visiem, tādā ziņā, ka refleksija ir veids, kā mēs neatkārtojam iepriekšējās kļūdas.
tad līdz ar to refleksija pēc būtības ir vienīgais attīstības elements. Un es iedomājos, ka ir kaut kādā brīdī, es sapratu, ka es saku vārdu refleksija cilvēkiem, un tu redzi, ka kaut kāda neklapē. Un es vienkārši pateikšu, ka varbūt tad ir īpatnēja lieta par to refleksiju, kas zīmīgi mums visiem ir dabas dotas divas lietas, kas ir ģeniāli vajadzīgas priekš cilvēku attīstības. Un ja jūs esat vecāki, jums tas noderēs, tad visiem cilvēkiem, jo sevišķi bērniem 3, 4, 5 gadu vecumā ir dabiskā vēlme kustēties, kur šobrīd skolās mēs esam pazaudējuši, mums jāatjaunos tā vēlme gudri kustēties saskaņā ar savu ģenētiku, tur tā flow metoda. Un otrais elements ir par refleksiju, ka ir cilvēki, kas var nodzīvot 60, 80 gadus, jūs zināt tādus tuvinieks, radinieks vai kolēģis, un viņi, kā tu pasaka, ir tāds, ka viņi ir tikpat neizglītoti joprojām dzīvē kā bērni. Jo viņi dzīvo, bet nepārdomā. Viņi nepārdomā tā, kas ar mani notika, ko es darīju, kā es nokļūdījos. Un paradoks ir tāds, ka ir vietas, kur visi mēs esam reflektozi. Kur mēs esam reflektozi? Numur 1. 3 gadu vecumā visi sāk prasīt, kāpēc? Pēc būtības mūsu ir iedzimta refleksija. Tas nozīmē, ka mums ir vienkārši lūgums skolām saglabāt un atstāt šo refleksiju dzīvu, nekušināt bērnus, atstāt sistēmu, lai bērni turpina prasīt šos jautājumus, jo tas ir refleksijas elements, vai ne? Un tad, lai skolās ir iespēja, tas atkal sistēmiski to var iztaisīt, un man liekas, ka par to mums vajadzētu laikam parunāt, jo ja mēs par to sākām runāt par izglītības jautājumiem un tā tālāk, vai ne? Un otrais jautājums ir stāsts par to, ka visiem cilvēkiem refleksija darbojās ir kādā piemērā. Ja tu kādreiz esi paņēmis karstu pannu rokās, es pieļauju, ir pienācis brīdis, ja pat otrais tu paņēmi karsto pannu, trešo reizi paņēmi karsto pannu un apzinājies, tad vienalga, kurš cilvēks, kurš ļoti maz reflektēs, kaut kādā brīdī paņems rokā tomēr to dvieli un paņems pannu ar dvieli rokā. Un tas būs refleksijas brīdis. Viņš padomās, ko man darīt savādāk, lai būtu labāk. Tikai šajā gadījumā mēs runājam par garīgumu, tad mēs aizējam uz šo klasisko tēzi, kas ir arī, es esmu salīdz arī kaut kādos savos publiskos profilos, noscite ipsum, vai šī principa tā tēze iepazīsti pats sevi. Noscite ipsum, ka tas ir bāze visam, kad es ieeju sevi un caur sevi, principā, es izpētu pasauli. Mana refleksija ir par sevi, tas, ka es bez sevis izprašanas nespratīšu ventu, es nespratīšu kolēģus, es nespratīšu citus cilvēkus, man tikai caur sevis izprašanu pasauli izgaismojās. Vienkārši analoģija, tīņi, kad viņiem nāk šis hormonālais sprādziens, viņiem ir tik daudz jauna no sevis, bet viņi nesprot to citos, tur parādās nežēlība. Un tikai tad, kad tīnis piedzīvo sāpi, viņš sāk saprast arī citas sāpi. Un pēc būtības no šīs sprādziena, kas ir hormonālais sprādziens, ir tāda dīvaina lieta, ka mums jāsāk no tāda ego sprādziena, pēc iespējas ātrāk caur savām ciešanām, nevis aiziet uz upuri, bet no savām ciešanām saprast, reflektēt, kā es kaut ko varu saprast arī citos, kā es varu aiziet uz empātiju. Noscite ipsum, es izprotu sevi, kas ir principā tāda bāzes lieta visam garīgumam. Un, ja jūs esat kādos vietās kursos, kur jūs mācāties izprast sevi un mainīt savu uzvedību, tas ir viens no garīguma elementiem, lai cik augstu vai sazinātu arī tas dzīve nebūtu. Nu, redzi, tu jau tāpat ieliec to apziņu tādā interesantā momentā. Apziņa ir noslēpums pati sev. Un apziņas attīstība jau ir šāda paša refleksija, pārdomas par to, kas tad es īsti esmu. Ja? Te varbūt ir vērts atgādināt, ko tas vārds refleksija nozīmē tādā sākumā. Ja? Tas ir kā tāda pagriešanās atpakaļ skats, ja? Spoguļošanās kaut kādā nozīmē. Jeb domāšana par domāšanu. Ļoti bieži filozofiju sauc par domāšanu, bet te vēl ir tādi svarīgi jautājumi, kas uzpeld tikko, kā mēs sākam domāt par kaut ko būtisku, ko es zinu un kā es zinu, ka es kaut ko zinu. Un kāpēc es domāju tā kā domāju, un kādi vēl pieņēmumi slēpjas aiz maniem uzskatiem. Un redzi, tad, kad mēs pavēršam šo paši pret sevi, tad mūs pārņem zināma veida apstulbums, jo pirmais jautājums, kas refleksijā, ja, tātad mūs apstulbina, ir, kā tas ir domāt par savu domāšanu tajā brīdī, kad es to domāju. Un te pārsvarā mēs visi arī apstājamies, bet no otras puses refleksija ir prasme, kuru var izkopt. Tātad atgriežamies pie izglītības. Un izglītība ļoti iespējams, ja tā mēs drīkstam šādu savienot šo, ir mācīties reflektēt par sevi no dažādiem aspektiem, no bioloģijas aspekta, no vēstures aspekta, no matemātikas aspekta, galu galā no kustības, no dejas, no sporta aspekta. Ja? Mēs varam sevi
sevi izpētīt, ja sevi ieraudzīt tik daudz un dažādos veidos. Ja? Un tad, protams, ka te vēl ir arī tas transcendences aspekts, jeb ko nozīmē dievišķā pieredze, ko es mācos no transcendentās, jeb garīgās pieredzes, kāpēc man tā vispār ir dota. Vai arī nav dota. Ja? Tas ir nākamais. Vienam cilvēkam garīgums nozīmē daudz ko, un otram nenozīmē pilnīgi neko. Un es tomēr uzdrīkstētos lietot attīstības psiholoģijas tādu atziņu, ka ne katrs izaug līdz garīgai pieredzei. Bet te man, protams, rūpīgs klausītājs piesiesies un teiks, nodefinē vienreiz, kas ir garīga pieredze. Ja man ir īsumā jādefinē garīga pieredze, tad tā ir pieredze, kur mēs izkāpjam ārā no cilvēka ikdienišķās uztveres domāšanas un tāda redzējuma formāta un nonākam pie pārcilvēciskas, jeb to arī nozīmē transcendēt, pakāpties virs, pakāpties augstāk. Mēs ieraugam kaut ko augstāku par cilvēku un paši pakāpjamies augstāku par sevi. Un šī pakāpšanās augstāku par sevi sākas īstenībā no maza bērna, kā tu pareizi teici, jautājumiem, kāpēc pasaule ir tāda, kāda tā ir. Tad tas jau nozīmē, ka mazais cilvēks nevis vienkārši pieņem pasauli kā dotu, bet viņš tagad grib saprast, bet kāpēc dotais ir dots un nav dots kaut kas cits, ja? Un kāpēc cilvēks nevar lidot, izņemot kā ar lidmašīnu. Un kāpēc lidmašīna lido, ja tā ir stāvot uz vietas smagāka, tā ir veidot no metāla, tātad smagāka par gaisu, un tomēr viņi lido, kā tas iespējams, ja? Ko tas nozīmē. Un skaistums tajā visā jau ir tāds, ka manā skatījumā cilvēks agri vai vēlu atklāja šo transcendento pasauli. Bet tikai tad, ja viņš ir savu apziņu uz to tomēr, vismaz hipotētiski pieļāvis un sevi kaut kādā nozīmē tam gatavojas, kāpēc tas ir svarīgi? Man reizēm liekas, un tā ir tāda, arī vairāk teorija, nezinu, par cilvēku dvēseli, kaut kas tāds ļoti ezotērs varbūt, bet es te atļaušos šajā brīdī to izteikt. Ka cilvēka izvēle ļoti lielā mērā nosaka viņa dvēseles dzīvi. Proti, ka dvēseles dzīve kaut kādā nozīmē ir atkarīga no mūsu pašu vēlmes pirmkārt identificēt sevī to, ko sauc par dvēseli, un saukt, un par to tā arī izturēties. Nevis psihi, nevis šo te psihis aparātu apziņu, un vispārējo, bet tieši to dvēseli, kas ir kaut kas vairāk nekā tikai apziņa. Un tad, ja mēs izvēlamies šādu dzīvi dzīvot, tad mēs arī pēkšņi sākam uztvert vairāk nekā iepriekš. Un ka cilvēkus kaut kādā ziņā attur no garīgās dzīves, ne tikai skepticisms. Skepticisms pats par sevi ļoti svarīgs un veselīgs, un bez skepticismu vispār grūti ir risināt kaut kādas dzīves problēmas, bet to, ka šis skepticisms, jo kas ir skepticismu tātad galvenais moments? Skepticismu nedrīkst pārvērst tā sauktajā pseidoskepticismā. Ja ko dara pseidoskepticisms, tas apšauba visu to, kam es nepiekrītu, un salīdzinoši nekritiski uztver visu to, kam es piekrītu. Proti, ja es piekrītu tam, ka Zeme ir plakana, paņemsim tik stulbu piemēru, piedodiet klausītāji. Ja es piekrītu, ka Zeme ir plakana, tad es būšu ārkārtīgi skeptisks pret visiem pierādījumiem, ka Zeme nav plakana, pat tad, ja man uzvedīs augšā kosmosā un parādīs caur iluminatoru, tad skaties vienreiz, kur viņi ir apaļa bumba tev apakšā, es teikšu, nē, draugi. Jūs mani mānat, tas nav viss nekāds iluminators, tas ir ekrāns, uz kuri jūs iepriekš uztaisīt datorsimulāciju man te rādat. Proti, pseidoskepticisms ir nespēja pieņemt pārliecinošus pierādījumus tajā brīdī, kad tie tiek prezentēti, tāpēc, ka tas pārāk stipri varētu nosacīt, nograut manu iepriekšējo pasaules uzskatu. Un tāpēc es ne katru skeptiķi sauktu par skeptiķi. Ja? Daudzi piesadzās ar zinātni un saka, es esmu skeptisks, jo zinātnē šitā nav. Nē, vecīt, tu esi skeptisks tāpēc, ka tava izpratne par zinātni ļoti slikti aprobē kaut ko, kas atrodas ārpus tās, un faktiski tas ir tavs veids, kā tu atsakies paplašināt savas pieredzes kategorijas. Tev vienkārši bail ieskatīties, pieļaut, ka, tur kaut kas ir, un tad tīri hipotētiski paskatīties. Ja? Un atceramies, nekas līdz galam nav skaidrs. Es nemēģinu teikt, ka, redzi, otra kļūda būtu tāda, kas arī ir pseidoskepticisms. Tas strādā otrādāk. Tas saka tā,
Ja jau nav tādu līdz galam nodefinētu šo ierobežojumu, nav tādu, mēs nevaram neko līdz galam pateikt, tad mēs atmetam jebkādu skepticismu un ticam visam. Respektīvi, dēļ tā, ka zinātne daudz ko nevar pierādīt, bet tas ir, mēs ticam, jebkam jau tagad, kas arī nav tā. Pat garīguma kaut kādās konstrukcijās tur tomēr ir iekšēji ticamības un validitātes kritēriji, kas tur iekšā darbojās nosacīt ļoti labi. Tad redzi, kāpēc es pieminēju sākumā to, ko Ņūbergs ar Jēdeni to sauc. Viņi saka, ka tas mums liek apšaubīt, kas tad ir vispār apziņa, ja? Jo apziņa reizēm ir par realitāti, bet tad ir tā sauktā apziņas realitāte, protams, mans pieredzes realitāte, ne tikai ārējā, bet arī iekšējā. Tad, kad es pieredzu iekšēji kaut kādu dievišķu pieredzi, tad man ir rodas uzreiz jautājums, vai tā ir īstenība, jeb halucinācija. Un līdz galam bieži vien nevar pateikt, jo cilvēkam, kurš būs atvērts ticībai, tas būs pierādījums dieva eksistencei, un cilvēks, kurš nebūs atvērts, tas būs pierādījums psihiskai saslimšanai un halucinācijām. Un tā apziņa pati tad ir tas kritērijs kaut kādā nozīmē, kas tad būs tas, ko es redzu. Vai tas būs veselīgs vai slims, kā es pats to interpretēšu. Un es aicinātu vienkārši mainīt tādā gadījumā arī uzskats par to, ne visas garīgās pieredzes ir saistītas ar psihisko veselību, taisnība, bet arī ne visas tās ir saistītas ar psihisko neveselību. Redzi, kā ir. Un mēs te izējam pa tādu interesantu taku starp ilūziju un realitāti, starp halucināciju un reālu transcendentu pieredzi. Es varbūt paiešu 2 punktos paturpinot tieši šo par to halucināciju starp realitāti. Šis ir viens no iemesliem, kāpēc es esmu par to šobrīd, piemēram, ka es nezinu, mēs neesam par to dziļāk runājuši, bet ka garīguma jēdziens netuvojās izglītības sistēmai, tāpēc, ka tur ir ļoti daudz spekulācijas un tur ir ļoti daudz subjektīvā un tur nav nekādas metrikas iespējams šobrīd. Bet labā ziņa, ka mēs ētiku ar rūpēm par klases biedriem, rūpēm par cilti, rūpēm par savu attīstību, mēs varam ielikt kaut kādā tajā posmā, kas nozīmē, ka cilvēkiem attīstās smadzenes tajā virzienā, ka viņš sāk redzēt kopaini. Un tad šeit ir tiešām, ko es gribu, nezinu, tā kā padalīties ar savu pārdzīvojumu, maķinīt, un es arī pats tur esmu bijis loģiski, ka tad es nezinu, vai tu esi bijis tajā dzīves stadijā, kas ir diezgan daudz kā bijis par to, ka, piemēram, ja tev neprasa, tad nesaki. Un man ir bijis dzīvē stadija, kad man liekas, man ir tik daudz padomu visiem cilvēkiem jādod, jo es esmu viss sapratis beidzot. Es beidzot visas sapratis. Un es neatceros, cik man ilgi tā stadija ilga, bet skaidrs, ka es esmu izlasījis kādas grāmatas, es bijis jogā, es esmu bijis pat kaut kur vienalga Himalajos vai vēl kaut kur tam līdzīgi, un es esmu tur meditējis un visu kaut ko praktizējis. Un tad tu aiziet līdz kādām citām stadijām, kur kaut kāda ētika sākās, bet bieži vien ir jāaiziet kaut kādām tādām, kā te pasaka, tādām priekškambarīm cauri, kaut kādām muļķību un kļūdu priekškambarīm. Un tad šajā stadijā ir ārkārtīgi daudz neīstuma, falšuma, un diezgan daudz cilvēku tur paliek, jo mēs visi gribam būt iekļauti, visi gribam būt stilīgi vai feini, un šī kontekstā aizjūt uz šo reālumu, nevis falšumu, respektīvi, kur nav halucinācijas, bet reālums. Labā ziņa ir tāda, ja tu esi psihiski vesels cilvēks, un šis atkal ir sarežģīts jautājums, ja, bet nosīt, ja tu esi adekvāti funkcionējošs cilvēks, tad ir diezgan liela iespēja, ka, ja tu centīsies nevilktais matiem, man bija kaut kāda tāda garīgā pieredze, ka tev būs šīs mazās garīgās pieredzes, un tu pateici vārdu izvēle, šis ir atslēgas vārds manā garīgajā vārnīcā. Mana izvēle ir uz to, lai es pieņemtu nevis egoistisku lēmumu, bet es savā ego, un šis būs paradoks, es savā ego sāku iekļaut cilti, es sāku iekļaut citus cilvēkus. Tad cilvēks bez ego nepastāv. Tāpēc, ka, piemēram, mūsu imūnsistēma kā tāda ir, kā to saka, egoisma labā nozīmē, vai šīs realitātes tāda ekvinokcija, ak, Dievs, cik es gudru tēloju, ka es runāju tā, tad, ka imūnsistēma ir agresīva. Viņai ir jācīnās pret visādām baktērijām, vēl kaut ko, tur mūsos ir iekšā tāds ģenētiskais process šī materiālajā pasaulē, ka mums ir jāizdzīvo. Līdz ar to imūnsistēma pastāv kā tāds
aizsardzības mehānisms, kur tiešām ir tāda cīņa uz dzīvību un nāvi, un ja imūnsistēma pēkšņi pasaka, nu labi, nāciet, cilvēks nomirst. Līdz ar to mūsos ego kā tāds ir, un man dīvaina analoģija, ko es dažkārt lekcijās cilvēks mulsinu, ka, piemēram, kas bija viena no lielākajiem egoistiskākajiem cilvēkiem pasaulē, nu, piemēram, viens no viņiem bija Jēzus. Tad viņš savā ego iekļāva, iekļaut visus, viņš teica, es uzņemos jūs grēkus un tā tālāk un joprojām. Tad es savā ego iekļauju citus. Tad šī tā būtība, ka tu savā ego iekļauj šobrīd savus bērnus, tu iekļauj savus tuvākos. Kādā brīdī tu saprots, es taču esmu saistīts arī uz to ielu, kur es dzīvoju. Es esmu saistīts ar to komūnu, kurā es esmu, ar to valsts, kurā es esmu. Un pēc tam tu sāc domāt, es laikam esmu ar šo civilizāciju saistīts. Un tā tālāk. Un beigās tu vēl saproti, vajag dīvainu lietu, ja tu pret vārnu pagalmā izturies nelāga, tā vārna tev darīs gauži. Tev būs visa mašīna regulāri iekrāsota vārnas ēdiena konsekvencēs. Vai ne? Jā. Es tev gribēju vienkārši piebilst, ka arī Maslova tajā paštranscendences koncepcijā ietilpst tas, ka dziļas transcendences pieredzes rada cilvēkā lielāku līdzjūtību, pateicību, pazemību un rada vēlmi rūpēties par kopējo labumu. Un cilvēks sāk dzīvot ne tikai sev. Un redzi, tad sanāk, ka tā transcendence ir ne tikai ceļš pie Dieva, bet arī ceļš pie otra cilvēka. Es transcendējot sevi, atrodu otru. Pirmais, ko es atrodu, ir otrs tāds pats kā es. Un redzi, kāpēc es to garīgumu tātad daudzinu, ja, ka citādi vienkārši nav iespējams izrauties no tāda evolucionārā egoisma, tādiem ierobežojumiem, jo liekas, ka bet tad beigās vienīgais, kāpēc es dzīvoju, ir, lai darītu sev kaut kādu, sagādātu sev prieku, labumu un baudu. Un, zini, es nepiekrītu tam. Man tas liekas tik ļoti tāds sekls pamatojums, priekš kam visu šīs pūles, priekš kam visu šie meklējumi, tik krāšņi, viss tas, jo vienīgais, ko es no tā gribu, ja, lai man tad teikt, vēdriņš ir pilns un es tur apmierinātu murrāju. Nē. Es pārstāvu vienkārši to dzīves jēgas teoriju, kur es uzskatu, ka dzīvē vienlīdz nepieciešams ir gan pozitīvās, gan negatīvās pieredzes, jo tās negatīvās pieredzes mums pārsvarā atskurbina un atgriež atpakaļ pie mūsu kaut kādiem, arī tā skaitā pie ētikas, jo kāpēc es izturos pret otru labi, tāpēc, ka es ļoti labi zinu, kas tas ir, kā ir ciest. Un es negribu, lai otrs cieši, es vēlos viņam tajā palīdzēt. Pie tam, un tas ir būtiski, ne visas ciešanas mēs varam otram atņemt, ne katras ciešanas nepieciešams mazināt tikai tāpēc, ka tās ir grūtas, dažas ciešanas mums ir svarīgas un vērtīgas, bet mēs nezinām, kuras, ja mēs nereflektējam par to. Mēs paši patiesībā esam spiesti izvēlēties savas ciešanas, un pieņemt šo ciešanu eksistenci tieši caur izvēli, tikai tāpēc, ka citādā veidā mēs to skolu nekad neapgūsim. Mēs nevaram, jo, tā ir atbildības uzņemšanās. Ciešanu jēgu principā padara man saprotam atbildība, jo ciešanas, tas arī ir lielā mērā tāds iniciācijas procesu lielais atklājums, ka es kļūstu pieaudzis nevis tad, kad es pārstāju ciest un esmu tik veikls, ka dzīvoju perfekti, bet tad, kad es pasaku, ka es uzņemos pilnu atbildību par visu, kas ar mani notiek, arī to, ko es it kā nevaru ietekmēt. Es esmu atbildīgs, kā es par to jūtos, es esmu atbildīgs, kā es par to izturos. Un tad, kad es uzņemos atbildību, tad es pēkšņi saprotu, ka manas ciešanas ir bijis mans skolotājs, tā skaitā līdzjūtības skolotājs un rūpēs par kopējo labumu. Es jūtos daudz komfortablāk, jo es saprotu, ka es nevaru parūpēties par sevi, ja es nerūpējos par citiem. Un tas nav egoistisks apgalvojums. Tieši otrādi, tas ir altruistisks apgalvojums, jo vārds altruisms tieši to arī nozīmē. Es rūpējos par citiem, negaidot no tā neko. Tur manas rūpes ir pašas sev alga. Man neko vairāk no tā nevajag. Un šāda līmeņa domāšana jau liecina par zināmu veidu garīgu attīstību. Tas nenāk dabiski. Šāda līmeņa sprieduma, šāds skatījums uz pasauli, līdz tam ir jāizaug. Par tām ciešanām es tev pilnīgi un absolūti piekrītu, un tad, kad mēs parunāsim varbūt par nākotnes vai mūsdienu izglītību to tēmu, es pateikšu šo dīvaino kontekstu, ka šis iet kopā ar demokrātijas un šīs arī valsts attīstības jautājumu par to, ka, ja mēs veidojam vidi, kurā mēs netolerējam vai
kā lai pasaka, ciešanas padarām par upura procesu, nevis par risinājumu un uzlabošanas procesu, kā mācīšanās procesu, jo tagad, piemēram, Instagrams ir ļoti, ļoti spēcīgs mēdījis, kas ir izveidojis jau teju vienu pilnu paudzi šī civilizācijā, slavina upura stāvokli, redz, cik man ir grūti un tā tālāk. Es pareizi saprotu, Kardashian viena no pirmajiem, kas Instagramā tieši ienāca ar to, ka viņi sāk slavinēt, ak, Dievs, cik man ir grūti, un tad viņi algoritmā ielika to, lai tas tā kā popularizējās, cilvēki to sāk ēst, tāpēc, ka upuris gribēja redzēt upura stāstus. Mēs, principā, ciešanas padaram nevis kā mācību procesu, ja, bet tas tā kā es eju pie klavieru skolotāja, man ir jāsņemās, man ir grūti, un tas ir nevis tas, ka es iemācos spēlēt klavierus, bet ak, Dievs, kā man pazemoja. Respektīvi, es atstāju no klavieru stundām tikai pazemojumu sajūtu, nevis to, kā es attīstījos. To, ka man pateica, ka nepareizi, nevis to, ka es attīstījos. Tad respektīvi runa par to, ka ciešanas kā tādas ir neiespējamais apējamais. To nav iespējams apiet, lai mēs būtu cilvēciska sabiedrība. Līdz ar to šobrīd arī sanāk tā, jo vairāk mēs pamperējam, pieņemsim bērnus, tad bērniem vajag, kā lai tu pasaka, pieņemsim, viens dīvains ciešana elements sports. Tad sportā tev ir jāsņemās, dažkārt tu nevari, tu bišķi sakot zobus, bet tu esi pielāgojies, tu esi kopā citiem ļoti triviāls piemērs. Bet pēc būtības tu izēji cauri kaut kādam procesam, kurā tev ir jāsaprot, kā tev jāpielāgojas. Es biju futbolā virslīgā, es sēdēju uz rezervistu soliņu. Nosacītā ciešana manam lepnumam, piemēram, ja. Kaut kādā brīdī ir kaut kāda meitene, es sapņoju par kaut kādu meiteni, kaut kas tur nesanāca, man bija ciešana, bet viss tas, ko es sevi cietu un ieraudzīju, es tad sāku atpazīt citos, un es vairs nedarīju citiem cilvēkiem pāri. Līdz ar to sanāk, šobrīd Latvijas lielā problēma ir empātijas trūkums, kas ir arī viena no garīgām komponentēm. Latvijas problēma ir uzticēšanās trūkums, kas ir baiļu neizpratne, kā mēs neizpratam bailes, kā mēs varam sveicināt viens otru un tā tālāk projām, un tās ciešanas ir ārkārtīgi svarīgas. Un te ir viena lieta, ko es aizvietu apkārt uz garīgajām pieredzēm. Tu tā paprasīji, Vent, kas ir garīgā pieredze. Ja es iedodu to savu traktējumu, kas man nāk par garīgajām pieredzēm, piemēram, Zvargus, tas ir garīgā pieredze, tad, manuprāt, tur ir tas gradācija vilnis. Un tām gradācijām ir tas, ka mēs varam teikt, ka ir tādas mazās pieredzītes, kas krājās, kas veido tavu identitāti. Es palīdzēju vienam cilvēkam, es palīdzēju otram cilvēkam. Tas ir mans nevis egoistiskais solis, bet altruistiskais solis, un es apstiprinu šajā identitātē, es veidoju šo savu paštēlu, un es virzos pēc būtības sava augstākā es vai savu garīgā es virzienā. Un to dara daudz skolotāji, to dara daudz mammas, tēvi, cilvēku un tā tālāk un projām. Tad tas ir viens tāds mazais elements. Un tad ir tāds lielais elements, ko tu, man liekas, tā ieskicēji par to, ka ir kaut kas tāds, kas ir tāds kontrastaināks. Un tos kontrastainās elements mēs daudz meklējam un daudz pēc viņiem tiecās. Un es gribu pateikšu dažus piemērus, ko es savā dzīvē esmu redzējis un piedzīvojis no tiem kontrastainiem, no tiem lielajiem, ko varētu tagad rakstīt grāmatās. Un, ja gadījumā kāds grāmatas, ko tu rakstīs par šo tēmu, tad es droši vien par to varētu arī rakstīt. Bet atcerieties, ka tās mazās izmaiņas ir tikpat nozīmīgas, un cilvēks izaug par 1,80 m vai 2 m garu cilvēku, tāpēc, ka viņš izaug 1 mm mēnesī. Es domāju, tās mazās izmaiņas rada tās lielos pārmaiņas. Un par dažiem tiem lieliem kontrastiem, ko es varu pateikt. Tad, piemēram, man ik pa laikam mācībās cilvēki saka, ka es dodu tādas tā kā meditācijas procesus, kur cilvēki iet dziļā mierā, un daži saka, ka Dievs no ķermeņa izgāja ārā. Un es viņiem saku, pag mierīgi, lēnītēm, varbūt vienkārši iegāja dziļā labā mierā. Nu, tādā ziņā, lai cilvēki nesāk, kā lai tu pasaki, taisīt stāstus no tā, jo man viens piemērs bija milzīgs paldies manai jogas skolotāji Dipikai, kur es praktizēju joga nidra. Es nezinu, vai tu esi pazīstams ar vienu no tādām jogas praksēm, joga nidra, kas ir bāzētas. Kas? Nidra joga, jā. Nu, restīvi sanāk, es viņu tā kā definēju kā joga nidra, labi. Un viņa bāzējās uz šavasanas principa, tad šavasana ir līķa poza. Ko nozīmē līķis? Tu esi būtne bez kontroles. Tu esi apziņa, bet tavs ķermenis, tu viņu palaid, tu vairs viņu nekontrolē. Un tā būtība bija tāda, ka tas bija kaut kāda mana mēmā šova laikā, es biju aizbraucis tur, un man tajā brīdī daudz darbinieku, un es esmu tiešām tāds sociuma cilvēks, tajā laikā vēl tur tā popularitāte, tur ik pa soļu un tā tālāk projām. Līdz ar to es esmu tāds pilnīgs sociuma būtne. Un es 3. dienā, tad mēs stundu dienā guļam tajā joga nidrā, šavasanas pozā. Un uzdevums ir tāds, ka tu paliec apzināts, bet tavs ķermenis tā kā nosacīt aizmiega. Nu, pārsvarā viss tur aizmiega, un kādā brīdī es saprotu, ka tiešām man sanāk iznāk, ka ķermenis irnomierinās, un es piefiksēju, ka es redzu, ka manas rokas vienkārši ir kā puķis naktī. Vienkārši puķi aizvarās. Manas ķepas aizvarās. Es guļu un es fiksēju aizvarās rekur rokas. Es principā piedzīvoju, kā es varu redzēt savu ķermeni ieiet dziļā mierā, un es to vēroju no malas. Varbūt kāds to sauks, vai Dievs iziešana no ķermeņa, vēl kaut ko.
Es to saucu vienkārši, ka es esmu apzināts un es esmu dziļā miera stāvoklī. Mēs varam teikt pēc smadzenēm, es esmu vēl bišķiņ dziļāk ar alfa-viļņiem un tā tālāk. Un tas ir tāds process, kur man jāmāk ir padziļināt. Taču, sapcīt viens ļoti skaists piemērs, man bija viens labs draugs, kurš Indijā vienā no jogas tādiem virzieniem, un jogas virzienos tur ir miljoniem cilvēku, viņš bija viens no vadītājiem. Es nezinu, bet tu zini, kas ir Kumbh Hamela, tas ir garīgais process, garīgais pasākums Indijā. Tajā reizē, kad mēs tur draugiem bijām, tur bija apmēram 25 miljoni cilvēku. Tātad dziesmas sākos Latvijā, mums ir cik, mēs esam tur 80-100 tūkstoši, tur ir 25 miljoni, un tur ir visā, tur ir hinduisti, tur ir jogi, tur ir budisti un tā tālāk. Viņš ir viens no šiem jogas virziena vadītājiem. Es viņu nesauku par kaut kādu savu guru vai kaut kā tādu, vienkārši viņš bija labs draugs, viņš bija uz Latviju atbraucis, un viņam bija piemērs, ka viņš iet, tad, kā tu pasaka, Indijā arī ļoti neparasti. Mums ir jāsaprot, ka mēs esam ārkārtīgi naivi dažkārt saistībā ar garīgumu, ka mums liekas, tas tā kā Aspāzijai baltais šķidrauts. Indijā garīgums ir ļoti saistīts ar karmu un ļoti saistīts, piemēram, ar to, ka mafija ik pa laikam, un šis daudziem būs šokējuši, mafija dod savus ziedojumus kaut kādiem klosteriem, kaut kādiem tur jogiem un hinduistiem un tā tālāk projām, un tas iedrās pie tā procesa, ka tas ir nevis kukulis, bet tā ir apzināta saprašana par to, ka kāda karma, un es vienkārši mācos atdot kaut kam. Tas nav indulgence. Tas nav indulgences princips, ka es nopirku un atpirku savus grēkus, kas ir, man liekas, nu, tāds, manuprāt, subjektīvi diezgan naivs un tāds absurds princips, bet es vienkārši saprotu, ka es mācos atdot savu kaut kādu naudu un lenītiem noskaņoties uz to, ka man būs jābūt par altruistisku cilvēku. Un viņš zināja, šis mans draugs zināja diezgan daudz tās mafiju cilvēkus, kas ir skan dīvaini, tad augsta līmeņa garīgs cilvēks. Viņš 40 gadus bijis jogas džungļos, tad vienā brīdī viņu tā kā iecēla cilts par šī jogas kopiem, par vadītāju ievēlēju un tā tālāk. Un viņš stāsta, piemēram, ka viņi iet Himalajos, viņi iet ar tādu grupu cilvēku, un viņiem ir kaut kāda vieta, laikam viņi izdomā, ka viņi laikam tur nakšņos, kaut kur jau tur, kur sniegs tuvojās. Viņš redz, sēž tā ceļa malā viens vīrs un mazgā traukus. Un viņš domā, kaut kur redzēts. Viņš pieiet pie viņa klāt un saka, klausies, vai tu neesi tas un tas? Tad viņam izstājās, ka tas ir viens mafijas līderis, kurš sēž ceļa malā, Himalajos, noskrandušos tur apavos un visā paltrakā, un viņš mazgā traukus. Viņš saka, tas esi tu? Viņš saka, jā. Viņš saka, kā tu šeit nonāc, draugs? Viņš saka, sapnis. Viņš bija gulējis, aizgājis gulēt. Un naktīs sapnis ir tik spēcīgs, tik emocionāli pārņemošs, ka viņš nākošajā dienā saprata, viņam jāmaina dzīve. Viņš ieraudzīja savus dzīves, kaut kādu to lielo ainu, viņš ieraudzīja kaut kādu savu neatbilstību, savu sirds neatbalstību tam, ko viņš dara, ka viņš nevis palīdz ciltī, bet viņš dara pāri ciltī. Viņš atdeva visu, kas bija atdodams. Es nezinu detaļas par to, ko viņš ar tām savām mafijas lietām izdarīja, tad viņš saprot, ka viņam jādodas kalpot, un viņam jādodas kalpot un jāsāk no pašas apakšas. Un tā šis cilvēks aizdevās uz Himalaju, apstājās pie vienas no ceļa malā naktsmītnēm un sāka palīdzēt tai naktsmītnei vienkārši ar to, ka viņš mazgāja tur traukus. Un tas ir burtiski tāds viens mazs spēcīgs brīdis, kas ļoti daudz kur cilvēks ieslēdz un aizved. Taču es gribu vēlreiz atgādināt, draugi. Rietumu mēdījos kaut kā mēs esam aizgājuši to, ka mums vajag kaut kādu sprādzienu, mums vajag kofīnu, mums vajag uzrāvienu un tā tālāk projām, bet tās lielās garīgās lietas, kā es to saprotu un kā es to redzu, viņas notiek ar tiem maziem milimetru, pusmilimetru nanosolīšiem. Vienkārši apzinies, ka tu gribi palīdzēt ciltī, apzinies, ka tu gribi palīdzēt savam bērnam kļūt labāks vecāks, vai tu gribi būt godprātīgāks cilvēks, vai palīdzēt mainīt sistēmu, un, piemēram, kaut mazāk būt gļēvs, kaut mazāk būt remdens. Jo, piemēram, Latvijā mēs ciešam no gļēvuma par to, ka mēs nevaram nosaukt dažkārt lietas īstajos vārdos, mēs nevaram pateikt, kas mēs tādi esam, mēs slēpamies, mums jābaidās, un mēs visi tā, kurš pirmais nebūs gļēvs. Arī tas ir kaut kritiķiņi iznāca ārā, bet nevis ar agresiju, nevis ar šo pseido kriticismu, ja, ko Vēns teica, ko tu saki, bet tu iznāc ārā ar mācīšanos, ar tā tēma, par to, ko mēs esam daudz ar tevi runājuši, tu tev burvīgas lekcijas Vēns par to, par savu ievainojumību. Tas arī ir piemērs, es iedvesmoju cilti uz kaut ko gaišu, uz kaut ko spēcinošu un tā tālāk. Un ir tiešām ļoti daudz piemēru. Ceļš arī garīgais process, piemēram, es gāju, lai neēstu 40 dienas džungļos. Es 40 dienas mēģināju neēst džungļos. Es 30. dienā sapratu, viss man pietiek, organisms pateica pietiec, 30. dienā iznācu no džungļiem ārā. Es arī 4 dienas padzīvoju tieši burtiski džungļos. Es pēc tam domāju, kāpēc neviens pitons man tur es gulēju grīdas.
Es gulēju uz zemes, vienkārši uz vienā zvejnieka tādā tā kā nojamītē, gulēju uz zemes, un 3. dienā pēc tam sapratu, nē, kaut ko es tur nesaprotu, man bija liela refleksija, ko es nesaprotu, un tā arī bija svarīga garīgā pieredze. Mazie solīši tajā virzienā, ka tu kļūsti par to, ka tu esi lielāks cilvēks, sirsnīgāks cilvēks, tur altruisms ir kopā ar intelektu, tas tādā manā sapratnē par pasauli. Nu, gar es te garu novāvuļoju. Nē, tu patiesībā man prieks, ka tu izgāji tur uz to ideju par rīcību un par sevis tā pasivitātes pārvarēšanu, jo mēs esam te Latvijā nodzīvojuši līdz tam brīdim, kad vai nu mēs sākam rīkoties, vai nu mēs sākam tiešām darīt kaut ko, jo mūsu tā tradicionālā, nekā nedarīšanas filozofija ir saistīta ar to, ka, ko tad es ar to ņemšos? Gan jau kāds cits to visu atrisinās, kāds cits aizies manā vietā noprotestēt, kāds cits aizies ievēlēt pareizo valdību, kāds cits būs tā pati valdība, citi, visi tikai ne es. Bet šī te paša transcendence varētu iegūt pavisam konkrēta forma, tā var izpausties kā gatavība, es uzņemšos iniciatīvu, es sākšu, es runāšu, es organizēšu, es balsošu, es palīdzēšu. Un cilvēks iziet ārpus sava komforta, ārpus sava ego aprēķina. Respektīvi, citiem vārdiem sakot, cilvēki Latvijā redz problēmas, precīzi analizē un kritizē, te Latvija ir vienkārši fenomenāli. Tajā ziņā mēs te visi esam politiķi un visi zinām, ko darīt. Bet nedaram. Tas brīdis pat ir kļuvis pašdestruktīvs. Ja mēs turpināsim neko nedarīt, tad mūsu sabiedrība pēc dažām 10 gadiem vienkārši ņems un izbeigsies tādā formā, kādā mēs to esam pieraduši redzēt. Un iemetīšu te nelielu akmentiņu, izbeigsies ļoti vienkārši. Demokrātija un mākslīgais intelekts var izrādīties pilnīgi nesavienojams lietas, proti ar mākslīgo intelektu mēs varam nokļūt tādā situācijā, kur demokrātija, rupi sakot, vairs nav īstenojama. Jo mākslīgais intelekts var beidzot piepildīt šo te totalitārās sabiedrības absolūti tādu skaidro sapni, novērot visus vienlaicīgi. Kā novērot? Mēs esam pietiekami atklāti savās darbībās, ka no mūsu, pāris darbiem, ko mēs dienā izdaram, var izsecināt visu pārējo, ko mēs domājam, ko mēs darījām, ko mēs teicām, ko mēs neteicām. Mēs online esam pietiekami daudz par dzīvi izteikušies, lai no tā visa varētu summāri izrēķināt visu, ko mēs domājam un visu, ko mēs vēlamies. Citiem vārdiem sakot, ja mēs neko nedarīsim ar patreizējo demokrātija, tad visdrīzāk totalitārisms iestāsies. Tas būtu tieši tas, ko daži domātāji sauc par digitālo feodālismu. Protams, mēs atgriezīsimies situācijā, kur dēļ tehnoloģijām un mūsu vajadzībām šīs tehnoloģijas izmantot, mēs kļūsim par nosacīt dzimtcilvēkiem, tiem, kam šīs tehnoloģijas pieder un kas prot to izmantot. Tāds diezgan drūms paskats, bet ar to es gribēju teikt, ka Latvijas politiskā krīze un politiskās problēmas ir tikai viena daļa no tā, kas mums ir jārisina. Mums ir jādomā uz priekšu, mums ir jādomā ilgtermiņā. Un ilgtermiņā mēs ar mākslīgo intelektu, tas ir ļoti svarīgi to saprast. Mākslīgais intelekts nav ienaidnieks, bet mākslīgo intelektu var padarīt par ienaidnieku tie, kas ar to operē. Pie tam tā dalīšanās elitēs un pārējos būs absolūti radikāli. Elite tur būs 0,01% ar pieeju šīm tehnoloģijām un to sniegtajiem labumiem, tāda tiešā labuma guvēja tur būs tie. Un pārējie visi ir vienkārši darba materiāls, izēja materiāls viņu vēlmēm. Un, es zinu, ka tā ir distopiska aina, ko es tikko uzzīmēju, un tomēr es ceru, ka cilvēki sāk redzēt, kā šī jaunā sabiedrība pamazām materializējas mūsu acu priekšā. Un mums tagad būs ļoti grūti ar lielām pūlēm jālaužās cauri mūsu nevēlamai kaut ko darīt. Ja mēs visu laiku prasām, kāpēc valdība neko nedara, valdība arī turpinās neko nedarīt, lai kādu mēs viņu ievēlētu. Šādā formā demokrātiju mēs jau esam pazaudējuši. Šī vairs nav tautas vara, jeb demokrātija, šī ir kaut kāda cita varas forma ar demokrātijas atribūtiem, bet ne vairs demokrātiska. Tātad šajās vēlēšanās mēs burtiskā nozīmē ejam vēlreiz mēģināt saprast, kas ir demokrātija.
Šī nav politiska aģitācija. Šo es runāšu arī visu pārējo laiku, kad nebūs nekādas vēlēšanas. Pēc, ka es uzskatu, ka Latvijas sabiedrībai ir beidzot jāizvēlās kļūt par sabiedrību. Nevis par cilvēku kopumu, tādu egoistisku pūli, kur katrs gaida, ka otrs paspers to svarīgo soli un izdarīs mūsu visu vietā. Tā nebūs. Tā tas nestrādā. Burvīgi. Tā, man liekas, ka mēs visu laiku, vienalga, kā mēs runājam aizkadra vai kadrā mums tas aiziet uz šo ciltis tā kā pastāvēšanas veselīgumu, ne? Tad, cik es saprotu, mēs tagad Lenītiem apaļojamies ar Ventu arī. Šeit es paiešu cauri tam, varbūt, ka mums patiesībā šeit iezīmējas ļoti labi arī garīguma tēmā tas, ka mums ir mīti par garīgumu, ka tas ir tiešām cilvēks, kas sēž žalā un tā tālāk, bet es vienkārši pateikšu vēl dažus piemērus. Tad, šī gadījumā tiešām tas piemērs arī to pašu Konfūciju, kurš bija valsts vīrs, kurš sākā ierēdnis, kurš pēc tam bija jurisprudences ministrs 3 gados tiešām, kā vēstures liecības annālas rāda, ir diezgan daudz, ko tur skaistu izdarījis un pirmām kārtām, piemēram, konstatējis to, ka bez ētikas nevar pastāvēt politika. Bez ētikas nevar pastāvēt politika, un tas nozīmē, ka principā tāds garīguma pretmets bija, ja tā padomā Rīdzenes sarunas, kur mēs redzam, ka tas ir pilnīgi kaut kas cilts veselīgumam pretmetīgs un tā tālāk un neprojām, un mēs pēc būtības atkal neesam tādā lustrācijas periodā par to, ka, kas mums ar to notiek. Tā ir viena lieta, otra lieta, ja mēs paskatāmies uz, es neesmu kristies, bet es ļoti, ļoti cienu šos Jēzus vēstījumus un budismu vēstījumus, un te ir Advaita un dzenbudisms, un šobrīd vairāk tā kā varētu sev interpretēt kā dzenbudistu, bet ir stāsts par to Jēzus piemēru par to, ka nebūtu gļēviem, nebūtu remdeniem. Tie remdenie tiks izspļauti. Un šobrīd mēs tiešām kā tauta tiekam iespējams izspļaut, tāpēc, ka mēs ceram, ka kāds kaut ko izdarīs, mēs kaut ko tur bišķiņ schēmojamies un kaut ko tur pieklušanamies un varbūt sev kaut ko maķinīt, tāpēc, ka ko tur riskēt nebās galvārā. Un šis piemērs par to Jēzus, kurš gāja un es šobrīd nedaram tā un gāza baznīcā trauku galdus riņķī, vai naudas mijēja galdus un tā tālāk un projām, kas notiekās Dievu namā. Bet runa par to, ka šis garīgums kā tāds ir arī Konfūcija gadījumā, ka viņš gāja caur valsti, viņš strādāja ar valsti, Konfūcijas arī palīdzēja karus novērst, arī konsultēja savus feodāļus un tā tālāk. Un šī kontekstā par to gļēvumu iespējams es esmu ļoti satrūcies, maķinīt, vai arī pat nesatrūcies, laikam tas nebūtu tas īstais vārds, bet es esmu tādā bišķiņ pārsteigumā par to, ka es tiešām nonāku tādā krusteniskā šīs civilizācijas attīstības brīdī mākslīgo intelektu, kur digitālais feodālisms jau ir sācies, jo digitālās kompānijas ir spēcīgākas par valstīm. Ja atceramies vienu šo situāciju, kur viens no digitālajiem feodāļiem, ko mēs nosauksim vienkārši konkrēti par Elonu Masku, izlēma likteni vairākiem ukraiņiem, kad viņš atslēdza viņiem internetu, tāpēc, ka viņš domāja, ka nav labi cīnīties tagad ar Krieviju. Un tad, kaut kādā brīdī viņš pārdomāja, bet tajā brīdī nomira Ukraiņi. Un vienkārši viņš, šis cilvēks, kurš bija radījis šo tehnoloģiju, nolēma par citas valsts pilsoņiem, par citas valsts situāciju, un tā ir digitālā feodālisma lieta. Un tā pašā laikā arī tavu bērni, ja viņi lieto Instagram vai Facebook vai TikToku vai vienalga, ko viņi Snapchat, ko viņi lieto, tā ir digitālā valsts, kurā viņi ieiet iekšā ar valsts likumiem, un šajos valstīs, pieņemsim, stāsta par to, ka tiek slavēts upuris, tiek slavēta forma un tukšums pār substanci, un šis ir piemērs, kā Instagram laikmetā Imants Zidons nomirt nabadzībā. Un šis ir laikmets par to, ka atkal mēs esam tajā digitālajā troksnī, digitālajā falšumā, mēs esam digitālajā popkornā. Un šis garīguma elements parādās caur to, ka nebūtu remdeniem, nebūtu gļēviem, un es divanā kārtā pateikšu, varbūt vēl kaut kādu lietiņu, lai iedot cerību tiem, kas iespējams ir labie cilvēki, un mūs, es domāju, klausās daudz intelektuāļi vai labestīgi cilvēki, ka pacietība ir viena no garīguma pazīmēm. Pacietība, nevis sadomasohisms, tā ir bišķi cita nianse, bet tieši pacietība. Es mācos, man ar skolotājiem daudzi darbiņi par to, ka lūdzu neesam sadomasohisti, palīdzam paši sev, palīdzam saviem ķermeņiem un rūpējamies par sevi. Bet pacietība tā ir milzīga lieta. Atbildība par savu dzīvi, ko tu pieminēji, Venti Ariks nāk no tās grāmatas, atbildība ir garīgs elements. Un tad šī dīvaina lieta, ka garīgums nedarbojās bez šiem abiem elementiem. Ir intelekts un altruisms. Šie cilvēki, kas tagad glābs kaut ko, un es esmu tur bijis, un tāpēc es nāku no tā kā tāds, es tagad tautiski pateikšu sūdbrālis, kurš ir bijis tas, jā, tagad jāpalīdz tam un tam un tam un tam un tam, mums vajag izpratni.
Tāpēc es ik pa laikam arī tagad lecijās, mīļie draugi, saka, es to nezinu. Pēdējā lieta, ko es gribu tēlot kaut kādu guru šmuru, mums ir jāapzinās, ko mēs nezinām, un jāturpina attīstīt izpratni par sevi, izpratni par citiem, un jāmācās. Un beigās no tā intelekta un altruisma parādās tāds harmonisks kalpošanas veids, kur atkal vajag pacietību, vajag atbildību un nemitīgu mācīšanos un rūpēšanos par savu ķermeni, kā par savu dievu templi. Un tas viss ir mūžīgi mācīšanās. Un jūs kādreiz redzat mani, tad atcerieties, es cenšos netēlot gudro, man ik pa laikam volejbolā cilvēki saka, tu galīgi neizstās pēc kaut kā tāda, kas varētu ar Ventu Sīlu kaut ko runāt. Es saku, protams, ka es neizstos, es arī neesmu pārāk ne gudrs, ne atapīgs, ne vēl kaut kas, es vienkārši tēloju. Es dažreiz vienkārši kaut ko mēģinu tēlot. Labi, es daudzos tagad es ieeju bērnā, vai ne, vai džokerī, vai vienalga kamī. Tas tāpēc, ka redzi, tas džokeris ir trīksters pamostās tieši tajā brīdī, kad mēs jau kļūstam tik patētiski ar tevi, ka tūlīt aiz muguras sāk skanēt patriotiska mūzika un sarkanbalts sarkanais atkal plījos vējā, bet patiesību sakot, tā mēs atgriežamies atpakaļ pie zemes, jo es uzskatu par savu kaut kādā nozīmē pienākumu šīs sarunas vest un šīs sarunas runāt, tāpēc, ka es negribu piedzīvot to mirkli, kad būs par vēlu un tad jau vai ne, tur nedomā un kas tad tur vairs jau neko. Mēs joprojām varat mainīt savu likteni, ja mēs tā izvēlamies kā nācija, kā tauta, kā konkrēti individi. Un mēs varam izvēlēties kalpot kopīgām interesēm, mēs varam izvēlēties atsijāt, uzdot jautājumu, tad, kad mēs iesim balsot, vai šis cilvēks ar savu rīcību veicina sabiedrības uzticēšanos, veicina taisnību, likumību, vai viņš ir morāls piemērs, vai viņa vara kalpo sabiedrībai, jeb galvenokārt viņa tuvākajam lokam. Elementārs jautājums visos laikmetos, visās tautās bijis aktuāls. Un tas nav par demokrātiju, tas ir par cilti, tas ir par labklājību. Jo mēs te iespējams mēs tuvojamies tam brīdim, kad vai mēs to demokrātiju atgriežam tajā pašā vienkāršajā formā, kādā tā bija Grieķija, kur pilsoņi tiešā veidā balso par lēmumiem. Jā? Tātad mēs paši katrs, es nopietni, individi, jo tehnoloģijas to atļauj. Mēs patiesībā esam tajā brīdī, es nezinu, Starp citu, jā. Tiešā demokrātija, jā. Tiešā demokrātija, nevis pārstāvnieciskā. Mūsu problēma ir tāda, ka mūsu pārstāvi mūs vairs nepārstāv. Tad ņemam lietas savās rokās. Tā ir atkal jauna un nākamā tēma. Paldies, draugi, ka bijāt kopā ar mums. Paldies, Veni. Tagad mums ir beigās 2 tie mazie soļi, ka mēs gribam nopaļoties. Pirmā lieta pasakot paldies kaut kam, jo mēs gribam dzīvot Latvijā, kur mēs sakam labus vārdus arī citiem. Tas ir arī tā kā dziednieciski un labestīgi. Bet tev kas un kam tu gribētu pateikt paldies? Jā, es gribu pateikt paldies visiem studentiem, kas šodien, šai mēnesī, šajā brīdī pabeidz savas studijas. Gan bakalaura studijas, gan maģistra studijas, gan doktorantūras studijas. Iesāk vairāki, pabeidz mazāk nekā tie, kas iesāka. Tas ir sarežģīts, grūts ceļš. Mūsdienās censties mācīties, censties iegūt izglītību. Jā, arī pasniegt un izglītot ir grūti, bet būt par studentu kaut kādā atsevišķā nozīmē ir absolūti savs grūtības līmenis. Tā ir pašdisciplīna un tur ir daudz iemeslu, kāpēc krist izmisumā un nepabeigt. Un tāpēc tie, kas ir pabeiguši, paldies jums liels. Jūs esat tie, kas turpinās nest šo zināšanu, kultūras un gudrības gaismu tālāk. Ja es pareizi saprotu, tev paldies, tev ir liels prieks un gandarījums, ka ciltī ienāks gaiši cilvēki. Ja? Jā. Aha. Man būtu 2 paldies. Viens paldies ir man ļoti paveicās ar mani jogas skolotāju, tāpēc Rīgā Dipika, kura no sirds darīja to, ko viņa pētīja, tiešām jogu tā no sirds. Raja joga, hatha joga, tantra joga, tur ir dažādi aspekti, kam tur gāja cauri, un viņa tā kā parādīja man kādas pirmās pieredzes, un mani ārkārtīgi iedvesmoja tas, ka cilvēks dzīvo īstu dzīvi. Viņa bija ārste, kura pati bija nokļuvusi ļoti smagās veselības stāvoklī ar vēzi, un tad skatījās, kā viņa var psihosomātiski ar jogu ko uzlabot un tā tālāk. Tad viņas piemērs, ka viņa dzīvo nevis mēģina taisīt no tā stāstu, mēģina taisīt no tā mārketinga, bet dzīvo ar to, viņa tiešām burtiski rāda to savu piemēru citiem cilvēkiem. Un otrā lieta, es gribu pateikt, ka
piemēram, es gribu pateikt, vienkārši kā piemērs, tad mums ir daudz garīgi cilvēki, piemēram, es zinu skolu direktors, kas abrīnojami ar sirdīm sajūt kaut ko tādu zinātni, to ir izpētījusi, un tu pastāsti, ka tas ir zinātnē pētīts, viņi saka, bet loģiski daram, bet viņi to ar sirdi saprot. Un šī ir abrīnojami neparasta lieta, ka tiešām, kur ir zinātniskie pētījumi no 80, 90, 2000 gadiem, ir ārkārtīgi daudz tās lietas, kas ir zinātnē, kas izglītībā jāievieš, un cilvēki sirdi to sajūt. Un šis ir ārkārtīgs skaistums. Tur visur ir tiešām zinātne apakšā un tā tālāk, projām, bet viņi sajūt to ar sirdi, un viņiem tā seja par to, ka mums gribās palīdzēt bērniem, vecākiem, skolotājiem. Tas ir tiešām tāds ārkārtīgi skaists, mani aizkustinošs process, un paldies visiem skolu direktoriem, visiem skolotājiem, kas dara to, ko jūs darat. Arī šodien man bija burvīgs skolotāju mācības un skolu direktoru mācības, un jūs esat tie, kas ar savu buddhistātu ziedošanos un arī kalpošanu tā kā palīdzat Latvijai spēcināties un tā tālāk. Jā. Paldies jums, mīļš. Nu labi, un tad beigās, mīļie draugi, ja gadījumā, kas jūs varat pateikt arī kāds savā nodabā iekšēji paldies varbūt kādam cilvēkam, jo tas tiešām arī veidota mūsu realitāti ar to, ka mēs mākam kaut vai iekšēji pateikt labos vārdus, kādām varat to pie sevis izdarīt. Mēs noslēdzam parasti ar mazu elpošanu. Katrs jūs varat elpot, kā jūs vēlaties. Es varu pateikt vienkārši savu risinājumu, ko ik pa laikam es saku. 3 elpa, Stanfordas universitātes pētījums no Hubermana laboratorijas. Bišķiņ bāzējās kaut kādiem pranajams principiem, bet jūs ieelpojat 70% no plaušām, sekundīti pauzi, vēl ieelpojat, piepildat pilnas plaušas un lēni izelp. Mēs to mācībspējā saucam par 3 elpu. Tad ieelpa, pauzīt, ieelpa un tad lēni izelp. Mēs varam vienkārši minūti pēlpot un mierā un klusumā doties katrs savās dzīves gaitās. Paldies, mīļš, visiem bija, ka jūs bijāt kopā ar mums. Vent, kā vienmēr milzīgs prieks, ka mēs šeit esam, mēs čalojam. Tā arī man tāda maza kalpošanas sajūta, un visiem ir mieriņš un gara klātbūtne. Paldies tev.